Gads ir tikai sācies, bet mēs jau esam svarīgo ģeopolitisko notikumu virpulī. Trumps un viņa komandas savā stilā aizstāv ASV ģeopolitiskās, ekonomiskās, arī aizsardzības intereses. Pārējā pasaule novēro. Daudz gaidīja paaugstināto volatilitāti finanšu tirgos. Daļai tas ir piepildījies, bet, teiksim tā, sektorāli. Akciju tirgus izskatās ir pieradis jau pie visiem Trumpa momentiem un izgājieniem, un tagad gaida, kā atskaitīsies kompānijas, sākas atskaišu sezonā ASV un arī Eiropā. Tā kā redzēsim, ko teiks kompāniju vadība, kā reaģēs investori, ko rakstīs, runās analītiķi. Šogad mēs ieskam padomāt par Forex, par valūtas riskiem, jo zinām, ka daudzos portfeļos ir lielas ekspozīcijas ASV akcijās un šos riskus vajadzētu piehedžēt. Arī interesants ir Japānas obligāciju tirgus un šogad mēs to vērosim ciešāk.